nesaskaņoju piebraucamo ceļu ārpus īpašuma teritorijas. Vai varēšu māju nodot eksploatācijā? Jūs gribat nodot māju eksploatācijā, izpildīt visi obligātie nosacījumi, taču nav izbūvēts piebraucamais ceļš. Māju nevar nodot eksploatācijā, ja tai nav izbūvēts piebraucamais ceļš atbilstoši būvprojektam. Bet tas nav viss, draugi. Lai uzzinātu vairāk, piesakies konsultācijai. Sveiki! Atkal kārtējā epizodē Arhitektūra un nauda. Un šodien ir ciemos Jānis Uzlēns. Sveiks! Paldies! Čau. Man šodien galvā ķivere, jo tu pārstāvi būvniekus juridiskos jautājumos. Nu, ne tikai būvnieks. Viss arī pašvaldība. Jā. Vai būvniecības nozara ir drošībā? Ja mēs tā pavisam globāli runājam, tad es domāju, ka nē, ka viņi ir diezgan tādā kritiskā stāvoklī. Un tam noteikti ir daudz un dažādi apsvērumi. Tur, jāsaka ir tā, ka tam kritiskajam stāvoklim pretī nevar teikt, ka ir viens atbildīgais vai viens vainīgais vai viens procesa dalībnieks, kurš ir visvājākais. Bet es domāju, ka mēs kopumā esam ļoti vājā stāvoklī. Tas nozīmē tā kā visa nozara kopā. Nu jā, jo noteikti nozara arī ir tik stipra, cik ir stipri tie vājākie ķēdes posmi. Jā, un Man uzreiz ideju, kas ir vājākie ķēdes posmi? Vājākais ķēdes posms, man jāatzīst, ir manā viedoklī. Praktiski 18 gadus atpakaļ es uzskatīju, ka tieši būvnieks ir vājākais ķēdes posms, un es esmu evolucionējis līdz tam, ka es šodien uzskatu, ka publiskais pasūtītājs ir vājākais ķēdes posms Latvijas būvniecības nozarē, bet šeit ir jāliek uzsvars, ka Latvijā ir divu veidu publiskie pasūtītāji. Vieni ir absolūti profesionāļi, kuri ļoti labi strādā. Okay. Es par tādiem varu nosaukt, piemēram, Latvijas valsts ceļi. Man šeit izcils pasūtītājs. Ja mēs atveram viņu mājaslapu, mēs redzam izcili sagatavotu informāciju. Viņi var būt dažkārt kļūdaini, dažkārt kaut kas, bet tur strādā kolektīvs, inženieri, kuri saprot savu arodu. Ja? Okay. Tas ir profesionāls. Man jāsaka godīgi sakot, ka tāpat Liepājas speciālā ekonomiskā zona īsā laika posmā ir uzģenerējusi ļoti mazu, kompaktu, faktiski iekšējo inženieru konsultantu. Ja? Iekšējo. Nozīmē, viņiem ir iekšēji savu speciālistu. Ir savu speciālistu loks, kur katrs saprot savu jomu. Tas ir kaut kas rets. Un kopā saliekot, viņi rada kaut ko unikālu. Ja? Un to var redzēt dabā. Tu var aizbraukt un pastaigāties, pieskarties tām lietām, ko viņi ir izdarījuši. Jo tas ir kaut kas rets, ko tu saki, jo mēs nodarbojamies ar arhitektūru un palīdzam attīstītājiem uztaisīt kaut kādu vīziju, iziet cauri visam birokrātiskajam aparātam. Nerad, ko tu saki, otrā pusē nav speciālistu, nav kas spēj nodefinēt, ko viņi vispār grib, kāpēc viņi to grib, un tur trūkst tā zināšanas. Jā, un tu runā praktiski, es to tulkoju, ko tu saki tā, ka tu runā par pasūtītāju, kurš ikdienā, kura tiešais pienākums nav būvēt. Ja? Ne tikai. Varbūt mēs varam aiziet beigās detaļās, bet ne tikai, bet ko tu nosauc par, es varētu piekrist par Latvijas valsts ceļiem, cik viņi taisa viņu nozarē, tur, man liekas, nauda ir tajā nozarē, pēc tā kā, cik tur tiek tērēt nauda, bet tas nav šīs dienas jautājums. Kāpēc es pasaucu tevi, ir tas, kad, ko jau minēji, publiskajā sektorā ir problēmas, un mēs to redzam arī. Un to redz arī visa nozare. Par to ir tāda lieta, kad cilvēki cepās, un pāris dienas atpakaļ praktiski arhitekte izteica savas bažas par to, kas notiekās šajā gadījumā nozarē arhitektūras jomā un kādā pozīcijā to ir nostādījusi valsts pārvalde. Un es tūlītās atvēršu vaļā, lai tad citi var redzēt komentāru. Tūlītās. Jā, kamēr tu liec komentāru, es laikam ātri iepazīstināšu ar sevi, jo virkni klausītāji man nezinās. Mans vārds ir Jānis Uzlēns, es esmu jurists, un noteikti kopš arī es strādāju aizkadrā ar savu kolēģi Zānu Zariņu,
mēs esam sākuši kā birojs tādu evolūciju no klasiska juristu biroja vairāk uz tādu inženieru konsultācijas jomas biroju, kur jurisprudence ir atbilstošais elements. Bet tieši sfērā būvniecībā. Mēs darbojamies tikai būvniecības jomā, jā. Okay. Esam mazs birojs, varbūt izceļamies uz citu fonu ar mūsu platformu, kur ir daudz bezmaksas satura, bet praktiski tas mērķtiecīgais ceļš ir aiziet prom no tāda jurista klasiska darba. Tur viņš nepazūd pats darbs, ja tev ir jāuzraksta tikai kabinetā, bet arī publiski. Vai tev pretenzija ir jāuztais, tev viņi ir jāuztais, ja? bet mēs vairāk ejam uz to inženieru konsultācijas jomu. Ja? Deklarējot, ka jurists ir atbalsta funkcija būvniecības nozarē, nevis tas, kurš noteiks, kā tagad notiks. Okay. Tas ir forši. Tas nozīmē, ka ja man ir kaut kādas neskaidrības un es zinu savu vīziju, bet man trūkst kaut kādas zināšanas, kā izprast likumu vai kaut kādu konkrēto terminu, es varu atnākt pie tevis būvniecības jomā, tu savedīsi man kārtībā. Vai nu es pats, vai nu man kādi kolēģi, kuriem jau tas tiesību akal, jau tās apakšnozarīts ir ļoti daudz, ja, teiksim, administratīvās tiesības. Okay, mēs varam pierēst, tad bišķīt parādīt šo un pēc tam pārslēgties pie jautājuma. Būs nākotnē, tas ir tas, ko tu runā par, ne? Jā, par platformu. Jā, tā ir mūsu platforma. Un es paskatījos, ka jā, kad ļoti daudz lietas taisa, ir webināri par šo tēmu. Te ir arī tālāk varbūt tēma, ko varēs pieķerties, kas ir FIDIC, kāpēc tas ir vajadzīgs. Bet kāds bija tas motīvs šim? Kāpēc radās šis? Tas motīvs patiesībā bija tāds ļoti elementārs. Kaut kādu brīdi man ir diezgan grūti nosēdēt pie galda. Tā ilgstoši no rīta līdz vakaram sēdēt, kaut ko krimināties pie datora, man tas tracina. Un es lēnām domāju, ka hei, kaut kas ir jāizdara tāds, kas man palīdz, tā kā justies tā, kā man patīk. Okay. Lūk, un tad sakrita tā, ka es kļuvu par doktorantu Tehniskajā universitātē inženieru ekonomikas fakultātē. Sakrita tā, ka viena no manām studentēm praktiski jau rakstot pie manas maģistra darba, protams, vadīju šo maģistra darba izstrādi, ja, mēs pamazām sākām runāt par kaut kādām lietām dzīvē un saka, hei, welcome, uztaisam tādu platformu, kur mēs varam praktiski veidot tādu apmācību, tādu inženieru konsultāciju jomas platformu. Ja. Tas sākotnējais ceļš gan bija savādāks nekā tas, ko tu šodien redz tagad, un ko redz arī skatītāji. Tas vairāk bija tāds ceļš, pat kā viss par mākslu un tā tālāk un tā joprojām. Un tad bija viens brīdis, tas ir pārvērties par, kur brīvi cilvēku var iziet, iepazīties. 80% informācijas ir brīvi pieejama. Okay. Mēs esam evolucionējuši visās citās platformās. Ja? Un man liekas, mums ir ļoti feins YouTube kanāls izveidojies. Ja? Un TikTokā es zinu, ka man kolēģi kaut ko dara. Kaut gan es pats no tā neko nezinu un tur neesmu, ja? bet mēs tā ļoti aktīvi esam. Un, pagājušā gadā 22 webināri, 3 vai 4 tādas īsfilmas par Rīgas un mikrorajoniem. Lūdzu, jā, par mikrorajoniem. Cilvēki var noskatīties, tiešām interesanti, kur iet uzdot diskusiju par to, kas notiekās mikrorajonos. Un pēc tam arī beigās pieliksim linkus uz, kur var redzēt to, kur var iečukot. Bet jā, turpinot to tēmu, kā jurists, tad es parādīšu to. Šo raksta Liena Šiliņa, arhitekte, kur pievērs uzmanību dabas aizsardzības pārvaldes un Siguldas novada pašvaldības praktiski gandrīz kopīgi izsludinātam konkursam. Par to, kad ir brīvi iespēja pieteikties jebkuram birojam, arī mēs varētu startēt, mūsu partneri varētu startēt. Mēs nedarīsim to, tāpēc, ka mēs cienam mūsu profesiju. Un arī šajā te rakstā Liena min, kad, lai šādu konkursu izstrādāt, ir nepieciešams 400 līdz 500 stundām, atkarīgs no komandas spējām un zināšanām un idejas, vīzijas, tādas saķeršanas. Mēs paši esam piedalījušies, un es varu apliecināt, ka pat nerad tas pat var būt vairāk. Atkarīgs no tā, cik grib detalizēt un cik profesionāli grib izstrādāt savu vīziju. Un man liekas, ka šo izlasot un saprotot, sanāk tāda situācija, kad
lai startētu konkursā, tev, protams, ir viss vēl jāizdrukā, jāuztais planšetes, jāiesien bukleti, jāizved, jāiesniedz, jo tas viss ir jānogādā konkrēti izskatīšanai. Bet tas sanāk, ka tu vari piemaksāt par to, lai tu vari piedalīties. Tas nenozīmē, ka tu vinēsi. Tas nozīmē, ka tev ir tāda iespēja fantastiska. Tas ir, ko tu domā, Jāni, par šādu te pieeju no pašvaldības puses, kas šādi te rīko konkursu? Mēs aizkadrā runājām nedaudz par to, ka tu saki, ka ir kaut kāda vieta, kur tu uzaicini kaut kādus arhitektūras studentus, un tāds konkurss ir noticies. Tāds konkurss ir bijis arī Rīgā pie Rīgas būvniecības koledžas izstrādes, kur praktiski studenti kursa ietvarā kaut ko uztais, un tad rodās kaut kāda ideja, un tas ir kaut kas cits. Tā ir tāda atvērta ideja, ka tu uzzīmē savu skici, un tad tu praktiski skaties, kā viņi var attīstīties, nevar attīstīties. Bet šis ir nopietns konkurss, kur ir norādīta līguma summas, kur ir norādīts par to, kādas slēgs darījumus. Tu izlasīji šo... Jāsaka to, ka laikam pasūtītājs un tā galvenā kritika būtu jāvērš dabas aizsardzības pārvaldes. Tā ir kaut kāda atsevišķa institūcija, vai tā ir kaut kāda Siguldas domas institūcijas, nezinu. Bet redzi, tie atslēgas vārdi ir ēkas pārbūva, ko es šeit lasu, tā ir ēkas pārbūva. Tā ir kaut kāda ēka, kur pirmām kārtām arhitekta vīzija, kā viņi varētu izskatīties, tā ir tikai viena daļa no jautājuma. Otra daļa ir, ka noteikti, ja tu gribi kaut ko pārbūvēt, tad vai no šī ēka ir jau zaudējusi savu funkcionalitāti, vai viņa ir novecojusi, tad tur vēl līdz būtu jānāk kaut kādam inženieru izpētē. Tas ir jādara. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Pretējā gadījumā tu īsti nezini, vai tev tās sīs, kas tev tur ir, viņas vēl kalpos, vai kas viņām jādara, jāpastiprina, jāmaina, vai varbūt vispār pusi ir no ēkas jānojauc, kā jaunajā Rīgas teātrī, kur paliek viena siena un punkts. Ja? Tā ir viena lieta. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri šīs 400-500 stundas veltīs šim darbam, tas būtu ļoti nepareizi, ja viņi būtu tikai daļa no būvniecības procesa, jo mēdz tas ir kas? Tā ir viena no pašām sākuma stadijām būvniecībā, kad tu tā kā mēģini saprast, ko tu un kā tu darīsi. Ja? Bet 400-500 stundas, pat ja to dara viens cilvēks, mēs varam ļoti ātri izreikināt naudā, cik viņš, piemēram, samaksās nodokļos, cik viņš samaksās, jo viņam jau taču ir jāpierāda, ka viņš funkcionē, un ka uzņēmums funkcionē. Ja? Līdz ar to, man liekas, ka tā ir tāda kaut kāda nesamērīga pieeja. Ja? Otra lieta, ko es vēlos teikt, ka, redzi, faktiski, mēs iesākām par to, cik tā nozara stipra vai vāja, bet redz, kur ir joks. Ja kāds grib, lai es ziedoju 400-500 stundas no savas profesionālās dzīves, ja? Kaut kādam projektam, tad man ir pretī tikai jautājums, ok, labi, es to izdarīšu, kas tālāk. Bet tālāk taču visticamāk būs kaut kāds iepirkums par projektēšanu vai par projektēm būvē, kas būtu daudz gudrāk šajā situācijā, ja? nevis pašiem projektēt un tad visas kļūdas tā kā apmaksāt pēc būvnieku pieprasījumiem, ja? bet iet tomēr to projektēm būvē gaitu. Un tad ir loģisks jautājums, ka visticamāk tas cilvēks, kurš būs šo metu radījis, vai tas birojs, kas būs šo metu radījis, ka viņš šo ēku zinās vislabāk. Jā. Pie nosacījuma, protams, ka arhitekti sevi ir ar šīm inženieru izpētēm, tātad ar inženieriem, ar attiecīgās jomas inženieriem tā kā apaudzējuši nosacīt. Ja? Jo mēs zinām, ka nevienmēr Latvijā arhitektu birojā strādā inženieri. Nē, nestrādā vienmēr. Ja? Gadās tā, ka arhitekti tomēr dara savu darbu, un tad viņi tā kā meklē tos inženierus, kas vēl to darbu darīs. Ja? Manā gadījumā šis izklausās pēc tāda, tā kā, var, protams, postulēt, ka, pa brīvu, tas taču ir labi, mēs netērējam valsts līdzekļus vai pašvaldības līdzekļus vai vēl kaut ko, bet man šķiet, ka tas ir ļoti nepareizi, jo ir jāpadomā, ko mēs beigās saņemsim. Ja? Un tad ir otrs fenomens, ka tagad viens birojs būs nostrādājis 400-500 stundas, labi, neko. Bet tas nebūs viens, iedomājies, ka ja piedalīsies vairāk tad cik ienesums ir nozarei tanī brīdī? Jā. Un tad mēs gadu beigās skatāmies šo te biroju bilancēs, un tad mēs sakam, hei, viņi kaut kā baigs slikti strādā. Tad nopietnos iepirkumos viņi nevar aiziet un dabūt kaut kādā bankā kaut kādas garantijas vai kaut kāda apdrošināšana, jo tas viss maksā. Jā, jo nav pamats uz kā dot. Un tev ir jāprāt tie cipari. Ja? Un tad, kad tu ierakstīsi šajos ciparos, tad tāda auditētā pārskatā, ka es tu 500 stundas tā kā pro bono pastrādāju no labas sirds, tas nav gluži pareizi. Cita lieta, ja tas ir 2-3 dienas. Jā, ok, es sev mēģinu parādīt.
Es mēģinu iedot kaut kādu skici, vīziju. Tas tiešām var būt tāds vairāk māksliniecisks pieejams, ja, kur tu nedomā par inženieriju kā tādu, ja, par to ēkas tehnisko stāvokli, bet ne 400-500 stundas. Ja. Nu, sporta sacensības notiek īsāku laiku nekā tik stundas. Ja? Tas tā kā, tā kā lai tu saprastu, viens piedalās tagad konkursā, lai pacīnītos ar citiem arhitektiem, viņš pusotru mēnesi praktiski ir okupējis sevi. Tas jau ir tāds maratons vai Ironmans. Noteikti, jā. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ja, teiksim, šis atkal ir tas stāsts, es arī redzu, ko ir rakstījuši kundze par Latvijas arhitektu savienību, ja, par šīm te konkursu vadlīnijām. Redz, kur ir problēma. Man šķiet, ka šīs vadlīnijas, viņas vai nu ir labas, vai nu sliktas. Ja reiz Latvijas arhitektu savienība ir izstrādājuši šīs vadlīnijas, tas nozīmē, ka arhitekti kā nozari viņas atzīst par labām esam. Jā. Jautājums ir, cik viņas ir samērojams ar to publisko pasūtītāju, ja, viņa vēlmēm, vai kas viņam gluži nepatīk. Tad kaut kur varbūt ir pazudusi iepriekš diskusijas starp arhitektu savienību un tādu publisko pasūtītāju, nesaucot konkrētu iestādi, bet kā tādu, ja, kur hei, priekš kam mēs tam veltījām laiku, ja, lai mēs savu darbu darītu priekš jums labāk. Tieši tā. Es vienkārši, kāpēc es gribu, lai skatītāji bišķi aizdomājās par to, kur rodās tā nesamērība vispār tajā, jo tāpēc, ka, ja tu gribi, lai ielikt savus profesionālās stundas, tev ir jānopelna, jo tāpēc, ka tu esi mācījies, tu esi gājis apgūt pieredzes, tu esi pieredzes apmaiņās, tas viss ir prasījis milzīgu resursu. Un, ja ir šādi konkursi, kurā vietā netiek piedāvāta nekāda atlīdzība, jo tas jau ir riskanti, ka tu piedāvā tur kaut kāds 10-15 tūkstoši, parēķiniet, cik 500 stundas izmaksā. Tie, kas māk matemātiku, ļoti labi sapratīs, tas knapi pat pirmā vieta nenosēdz visas izmaksas, kas ir, lai tu startētu tādā. Bet tad jau labi, tas ir azarts, tu tur var parādīt, kurš ir labāks, kurš ne. Kurš uz riska iziet, ka viņš grib pats parādīt un viņš tā kā spēj, tad tas ir jau, saprotams, tas ir tavs personīgais risks, vai tu spēj piedalīties, spēj vinnēt. Bet kur rodās tā sliktākā lieta, iedomājies, Jāni, ja tu esi mans klients, es darbojos ar arhitektūru, vai ne? Es tev piedāvāju, uztaisīt milzīgu kompleksu kaut kā. Tu maksā man naudu, tu vari maksāt pienācīgu naudu, lai dabūtu labāko rezultātu. Un tad tu uzzini, ka es piedalos konkursā, kurā es izstrādāju 500 stundas pa velti. Kā tu jūties pie šīs te situācijas, kad tu uzzini, ka tu maksā godīgu naudu, tu gribi labu rezultātu, un es tagad savu komandu uzlieku uz darbu, kas ir 500 stundas, kas nav glābt meža zvērus dabas aizsardzības pārvaldē vai tur kaut kādu šādu te filantropisko darbu, bet gala rezultātā es veltu profesionālas stundas, lai pacīnītos, kur nav pat nekāda balva, kur gala rezultātā entie arhitekti iztērē laiku. Un man personīgā sajūta ir, ka pret tevīm tas nav taisnīgi. Saprot, varbūt es, būdams klienta lomā, pajautātu, kāpēc jūs tā darījat, vai kas tam ir par motīvu, bet es gribētu vairāk teikt, ka balva, tas nedrīkst būt par kaut kādu, balva kā atlīdzība nedrīkst būt par kaut ko tādu lielu padarītu darbu. Ja? Balva var būt studentam, ja? Un tas ir fundaments. Teiksim, kurš grib sevi pierādīt? Jā. Ja? Tad mums ir topošie arhitekti, lūdzu nāciet sev pierādiet, ka jums balvā tur 500 eiro par to, ka jūs tur uzzīmēt kaut ko labu. Tas būtu tā kā viena tāda šķautne. Ja? Otra šķautne, protams, ir, ka kad tas būtu pieņemam un vienīgais skaidrojums būtu, kad zini, es tam veltīju tās 500 stundas, tāpēc, ka es gribu iekarot citu tirgu. Bet šeit mēs runājam par kaut kādu jau sevi zināmā jomā pierādījuši arhitektu biroju, un tādu Latvijā diezgan daudz to biroju, kur visi zina, ko viņi var. Ja? Vienīgais, kas ir neatbildēts, ir šis domu lidojums. Ja? Konkrētajā projektā. Punkts. Un teikt, tagad veltiet, mēs zinām, ka jūs esat baigi labi maleči veltiet tās 400-500 stundas, ja, es tev piekrītu, ja, ka tur nav gluži tā, ka tie zvēri ir aizmukuši, ja, no tā dabas parka, ja, tas ir Siguldas centrs, neies neviens viņus tur tvarstīt, ja. Un tas nav kaut kā līdz galam pareizi. Es domāju, ka pie šīs tēmas
vajadzētu vairāk birojiem nebaidīties, jo mēs ar kolēģiem, ar partneriem apkārt, kas runā, tā kā tu minēji aizkadrā, ka tas tā kā varbūt nav īsti, ka viņi baidās. Tu varēsi paskaidrot domu, kāpēc tu tā teici, ka tas nav, ka viņi baidās, bet man no tās, cik es esmu taustījies apkārtam visam, ka viņi jūtās nedroši, ka ja viņi būs pārāk iespaidoti no tā, jo es zinu gadījums, es ceru, ka atnāks cilvēks arī papļāpāt šeit par to studijā, kur konkrēti uzspiežot sociālajos tīklos, mēdījos un visur parādot, kad projekts tiek vilcināts būvvaldē. Būvvaldē, protams, dabūnot rājienu par to, kad ir, tad viņi iet atpakaļ un no atpakaļ durvīm mēģina tagad to arhitektu pārmācīt, kā viņi tagad man šitā te aizrāda. Atriepties. Jā. Un es zinu gadījumu, kur cilvēks vairāk kā pusgadu dabūna pēc tam skaidroties ar iestādi, kas ir fundamentāli iemesls, tāpēc, ka kāds ir speciāli to izdarījis. Nu? Un ir skaidri jau zināms, jo tāpēc, ka ir sasaistīts ar to objektu, pa kur bija strīds. Nu, un tāpēc, kāds tevs bija viedoklis? Mans viedoklis ir tāds, ka mēs nerad nemākam viens otru kritizēt. Baidamies, ka tas ir personīgi, nevis par... Mēs to mēģinām uztvert personīgi, dažkārt tas notiek personīgi. Ja? Tā ir, man liekas, viena problēma. Otra problēma ir, ka tas, kurš kritizē, it kā normāli pieņems, ka tu runā par sevi tikai. Ja? Tad, kad tu kritizē kādu, tad ir jābūt tai otrai komponentei, jo kritika tā ir pirmā komponente. Otrā komponente ir piedāvājums, kā ir labāk. Okay. Ja? Loģiski. Tad šī kritika, viņa vairs nav personiska. Ja? Jā. Tāpēc, ka ir baigi viegli pateikt, hei, tu man nepatīk, kā tu šodien izskaties, un es pieceļos un aizēju. Ja? Ļoti labi, jā, ko es par sevi pateicu. Ja? Bet ja es spēju pateikt, man nepatīk tāpēc, ka, un tad es dodu 2-3 argumentus un saku galā, ja tu šo pamainītu, tad būtu rezultāts tāds un šitāds, tad šī kļūst par ļoti normālu kritiku. Diemžēl mēs, man liekas, vispār kā sabiedrība to nemākam darīt. Vienalga, ja mēs runājam par politiķiem, par tiem pašiem publiskiem pasūtītājiem, pašvaldībām, ja, tur pozīcijas, opozīcijas, ja, neviens neprot sarunāties līdz galam normālā veidā, tad hei, tu esi izdarījis kaut ko nepareizi, un es tev argumentēju, kāpēc, un es tev dodu priekšlikumu. Punkts. Šāds algoritms, tas būtu ok. Tā otra tev jautājuma daļa par to, ka būvvalde vai kaut kāds konkrēts cilvēks vai konkrēts cilvēku grupa pēc tam lūk uz šo kritiku reaģē ar kaut kādām tādām administratīvām mazām preteklībām, kas vienkārši nogalina laiku. Tas parāda to, ka šie cilvēki ir ļoti vāji, tas ir numur 1. Te būvvaldes, es nezinu, kurā būvvaldē tas ir, bet ceru, ka viņi vairāk tā nedarīs. Tas ir numur 1, numur 2, viņi vienkārši tērē ne savu naudu. Jā, viņi netērē savu naudu. Viņi tev var atļauties. Tad ir jautājums, hei, tā kā, tu ko gribi ar to pateikt? Tev ir žēl, ka tas arhitekts ir, nezinu, sekmīgāks par tevi, labākā mašīnā brauc, vai ir uzprojektējis 4-5 lielisks mājas, kur tur būvnieki ar lielāko pēc tam būvējušā, un tu tā kā esi inspektors. Es nezinu, kādi ir tie motīvi. Tāpēc, ka tu jau vari piecelties, uzrakstīt atlūgumu un iet izdarīt labāk. Redzi, baumas Jūrmalā runā, vismaz arhitekti, kas strādāja vairāk ar Jūrmalu, mēs arī strādājam. Tas ir baumas, kas dzirdētas, tāpēc, kad, ja tu tā kā pārāk ātri kaut ko saskaņo, tad izskatās, ka tu nestrādā. Un ja tu neesi neko vismaz noraidījis vai pateicis kādu komentāru vai vēl kaut ko, tad, Jāni, ko tu dari vispār? Tas nekas, tu nestrādā. Kāpēc visiem ir tik labi iet uz priekšu? Vajag kaut kādu lietu pateikt, kad ir. Un tās ir reāli baumas. Es ceru, ka tas cilvēks arī pateiks, kuros gadījumos tā ir. Un tad mēs par to varēsim parunāt, jo no otras puses, jā, jo ja tu esi inspektors, kurš visu laiku visu ir palaidis garām, viss ir tā kā saskaņots un viss ir nodots eksploatācijā, tad pēc būtības tu laikam neko nedari, jo tāpēc tu neko neesi atradis nekādas lietas. Un šī domāšana, man liekas, ir jau totāli absurdi jau pašā startā. Tas ir kaut kur laikam vēl no padomju laikiem kaut kāds atliekas, bet man šķiet, ka būvvaldē jau vispār nav uzdevums meklēt neatbilstības. Man šķiet, ka būvvaldē vispār uzdevums ir konstatēt, ka darbs ir padarīts labā kvalitātē. Ja? Un tas arī tāds zināms fenomens, vispār tas nodošanas eksploatācijā periods ir tāds zināms fenomens, kur tu noteikti esi lielāks speciālists par mani patiesībā, un pat noteikti labāks par mani jurists, ja? Lai cik tas neskanētu. Bet saprotu, kā ir. Procesa sākumā tiek izdot tehniskie noteikumi. Jā.
piemēram, tipaši ugunsdzēsēji vai vēl tur sanitārēji kaut kādi vienalga tur, ja. Procesa beigās viņi atnāk un skatās, vai tā kā viss ir izbūvēts un tā kā pēc viņa tā kā noteikumiem, ja. Fenomens ir tajā, ka ļoti bieži šie tehnisko noteikumu izdevēji un pēc tam kontrolētāji, viņi jau paši neir gluži certificēti, kā būs speciālisti, tā joprojām, tas ir numur 1. Un numur 2, visu šo būtisko posmu pēc noteikumu izdošanas līdz brīdim, kad šī ēka tiek nodota eksploatācijā, būva konkrētā, ja, viņi jau nav bijuši šajā procesā. Un tad viņi atnāk un tā nokritizē. Jā, tā ir, tas ir tipisks standarta lieta. Tad tam būtu jābūt 2 lietām. Tā pirmā lieta būtu tāda, ja viņi kritizē, tad viņiem būtu vienreiz jāņem pildspalvu rokās un balta lapa un jāsūta uz Arhitektu savienību, uz LBS, Latvijas Muģinēru savienību, LS Gūtis un tā tālāk. Un pēc piekritības sūdzība par to, ka, hei, šie džentelmeņi, kas te strādājuši un dāmas, certificēti, viņi nemāk strādāt. Jo klientam viņi mēģina tā kā nodot kaut ko, kas īsti nekam neatbilst. Ja? Vai otrādi, tad viņiem būtu uz sevi jāpaskatās un jāsaka, hei, jā. Mēs te varbūt pa daudz gribam, ja, no tā objekta. Skaties, kur ir piemērs, un mēs varbūt bišķīt pieķersimies ar vienu tikai teikumu Bauskas ielai kaut vai. Ideja sekojoša. Kultūras pieminekļos Nacionālā mantojuma pārvaldē es atvainojos. Ir nestrādā arhitekti. Un viņi izskata mantojumu. Un tad, kā viņi izskata? Viņi izskata formāli, viņiem ir zināšanas par to, vai viņi kā. Un tur tas jautājums retorisks, bet, tomēr tev ir jābūt kaut kādā veidā vairāk saistītam ar to, lai tas tā būtu. Un tad, ja tos vadībā, es runāju, ja vadībā ir, kas ne to līdz galam izprot, tad, tas nozīmē, ka varbūt saprot, kas ir sports, bet viens spēlē hokeju, viens spēlē futbolu, un tad tas nozīmē, ka tur citi noteikumi. Un, jā, par nodošanu es ļoti daudz varētu pastāstīt, bet šis nav par to tēmu, bet es pastāstīšu tikai vienu gadījumu, kas skar tieši gāzi un par tom situācijām, kur kas drīkst būt un nedrīkst būt. Un, mums ir objekts Rīgā, sīkāk neteikšu, kurā vietā, bet objekts ir gandrīz 20 gadus tiek lietots, eksploatēts. Un kā jūs domājat, vai 20 gadus tas objekts tiek lietots bez gāzes, vai viņš tomēr tiek lietots ar gāzi? Un, protams, ka atbilde ir, viņš tiek lietots ar visu gāzes pieslēgumu, bet objekts pats nav nodots eksploatācijā. Un tagad mēs palīdzam ģimenei tur tikt kārtībā visu, lai tā kā varētu, un izrādās, ka gāzes vads nav izbūvēts pareizi. Klasika. Un tagad, un viņi nav paši to būvējuši, to es varu tā kā apzvērēt, bet tas ir, tā kā viss ir oficiāli un viss viņi tur izdarījuši tā kā vajag, bet tas ir kaut kādos tur 2000. Gada sākumos vai kaut kad tur kaut kas ir bijis, kā viņš ir tur kāds ir darījis, bet noteikti ne kundze gados to darīja. Ja? Un tagad mēs nonākam pie tā, ka mēs sakam, mums vieglāk ir atteikties un ieprojektēt jaunu atsevišķu balonu, ielikt zemē, ierakt, un tas būs daudz lētāk nekā pārprojektēt tagad to, kas ir pilnīgi nesamērīgi. Kaut gan tas atkāpes no normatīva ir uz kaut kādiem 5-6 centimetriem, tāpēc, kad ir pa tuvu kaut kāds jau sen esošs staps vai kaut kas tam līdzīgs. Un gala rezultātā tu nonāc pie tā, ka kā tad šādi te gadījumi var būt, kā tā var būt, un tad, ja, piemēram, cilvēki tur kaut ko dara pašrocīgi, jo tāpēc, ka tas joprojām notiek. Redz, sāksim ar to, ka tad, ja cilvēki 20 gadus ir maksājuši gāzes rēķinus, tad tomēr viņi tā kā kaut kā ir atzīts, ka tā gāze līdz viņiem nonāk visnotaļ tiesiskā ceļā. Jā. Mēs runājam par tādu netveram lauku tiesiskumu, jā. Praktiski jau tā gāze atnāk, un ja viņi atnāk nepareizi, tad mēs Bauskas ielā labi redzam, kas notiek, ja? Kaut kādā brīdī kaut kas. Tas ir numur 1. Numur 2, šie cilvēki ir 20 gadus maksājuši rēķinus, pieņemot, ka vismaz vienā lietā viņiem viss ir kārtībā, noteikti viņi elektrību ir maksājuši, varbūt arī par ūdeni, par kaut kādiem vēl tur sīkumiem, ja? Bet tas pats pa sevi ir tāds zināms fenomens, ka mēs vispār varam dzīvot ēkās, kuras nav nodotas eksploatācijā. Publiskajā vidē mēs nevaram eksploatēt šādas ēkas.
Izņemot gadījumus, kad būvdarba laikā ir pieļaujama šo ēku eksploatācija dēļ funkciju nepārtrauktības, ja, kas arī ierobežo tomēr kaut kādu kustību un tā tālāk. Ja. Bet privātajā sektorā mēs varam dzīvot privāti mājā, ņem un dzīvo. Ja. Lūk, 20 gadus, un tad mēs tevi nedaudz pamocīsim, vai vienkārši pačakarēsim, piedod, ja. Jo tur tie 6 centimetri. Te jautājums ir tajā, vai tie 6 centimetri tiešām šodien kaut ko ietekmē. Tur ir tā lieta. Tā kā neielaikam. Neko neietekmē. Tas neietekmē neko, un tā ir tāda pakāpe, kādā mēs esam birokrātijā. Mums tik daudz tie gadījumi ir tādi, kur iespējams vajadzētu kādreiz aiziet pakonsultēties, kā to var darīt šādos sarežģītākos gadījumos. Mums ir objekts, kas ir no 80. gadiem un vēl vecāks iespējams, 84. es pareizi atceros, kur būvāde līdz šim praktiski nav konstatējusi, kad ir nelikumīgā un patvaļīgā būvniecība, un tagad, kad mēs iesniedzam ieceru un mēģinām sakārtot, viņi konstatē, ka ir nelikumīgā patvaļīgā būvniecība. Un tad ir tā, ka ko 40 gadus darīja inspektors. Un te ir tā lieta, ka man viena ideja bija, ka šādām ēkām vispār vajadzētu de facto iedot, viņas ir uzbūvētas līdz tādam laikam. Inspektors nav piefiksējis, ka viņas ir kaut kādā laikā bijušas. Tas būtu dārziņiem. Dārziņu vēl pašu spēkiem būvēts. Jā, un viņas vienkārši atnāk tehniskās apsakošanas atzinuma veids. Tas, ka viņas vairs neatbilst tur pat tuvu vai tālāk, un viens vairs skatās tikai vienkārši mehānisko noturību. Vai mehāniskā noturība ir droša, pārbauda gāzi, elektrību, vai tur nebūs cilvēkiem viss slikti un tā tālāk. Un visu viņas pieņem eksploatācijā. Un atrisina šo lietu, kad nerunājot par to, kur aizskar trešās puses. Tur iebūvē kāda aizsargjoslā, iebūvē kaut kādā tur, nelikumīgi vai cita teritorijā patvaļīgi pievilcis kādus tīklus vai vēl kaut ko. Es runāju par tām vietām, kur vienkārši viņi kaut kad bija, kaut kādā veidā tas tika saskaņots, cilvēki jau ir aizgājuši citā saulē. Tagad mēģināt atrast, kurā vietā tu dabūsi to informāciju, kāpēc tā tika saskaņots. Meža parks ir tāds, dārziņi ir tādi. Ļoti daudz šie visu rajoni ir, kur tādas lietas ir izdarītas. Bet saprot, tā ir varbūt tāda administratīvā puse, kas varbūt nav man ikdienas tāda stiprākā puse, ja? Bet par būvvaldēm man ir viens tāds komentārs, ka būvvaldes ir dažādas no vienas uz otru ejot. Ja? Tad es noteikti zinu absolūti saprātīgas būvvaldes, kuras patiesībā apdrošina savu atbildību, tā skaitā cilvēcisko, ja? Kas man pašam bija brīnums, bet ir Latvijā tādas būvvaldes, kur Liepāja tā skaitā, jā. Un viss cieņa šādai rīcībai, jau laikam bijušajiem vadītājiem būvvaldes Liepājas, bet ir, protams, gadījumi, kad lūk, mēs izpildām to burta tādu garu, ja? bet tādā pašā laikā pretī arī jāsaprot, ka tas normatīvais regulējums būvēt paši spēkiem. Ellē purvā ratā, ko nozīmē paši spēkiem? Tas nozīmē, ka jebkurš var būvēt, kā viņam prātā ienāk. Ja? Ok, viņš ir uzbūvējis, tas inspektors tos 10-15 gadus ir gājis garām, neko nav darījis. Tad manā skatījumā šodienas tehnoloģijas ir tik otrādi nevis primitīvs, bet ekscelents, ja, kad mēs ar punktēšanas metodi, ar kaut kādiem elementāriem testiem varam noteikt, ka ok, būvkonstrukcijas mums ir kārtībā, tad visi tīkli ir kārtībā, kaut kādi tur, vājstrāvas, viss ir kārtībā, Latvenergo skapis vai TET vai kā viņš tagad ir, es pat nezinu, ja, viņš stāv tur, kur viņam jāstāv, dati nolasās, plombi stāv virsū, tāpat gāze, ir 5 centimetri pa labi, ok, lai viņi tur ir, ja, nekas nemainīsies pie sprādziena, piemēram, tādīs 5 centimetros. Ja? Tas viss ir kārtībā, ok, mēs pieņemam šo māju eksploatācijā. Mēs šo procesu varētu sen jau pabeigt. Ja? Protams. Un tad ir šis samērīgums, ja? ka mēs te esam muļājušies. Ja? Un mēs paši ražojam to administratīvo darbu sev. Ja? Kaut kur arī tie iedzīvotāji ir atbildīgi par to, jo kādreiz nenodeva eksploatācijai, jo tad bija jāmaksā mazāks nodoklis. Kas arī ir fenomens. Man liekas, ka nodoklis būtu jāmaksā vairāk, ja, jo māju tu vari vispār pārdot, tu vari dzīvot. Tagad ir otrādāk. Tagad ir otrādāk. Tagad tu uz būvēšanas laiku tev neliek maksāt lielāku nodokli, un tad praktiski tev beidzās būvotļauja, ko fenomenāli izdarīja ekonomikas ministrija, pieņemot spēkā tādus grozījumus, ka uzreiz vajag
sodīt cilvēkus. Protams, atkal te ir samērīgs būvvaldes, kurus saprat, ka mēs tā nedarīsim saviem iedzīvotājiem. Mārupei sveiciens, Mārupe, jūs esat labākie, jūs uzreiz ar pirmo ierubījāt iekšā, kā vajag visiem piestādīt rēķinus. Mums vienkārši ir gados vecāki cilvēki, kuriem atnāk sirmati uzreiz. Ja nebija, tad ir pilnībā uzreiz. Un tu nonāc pie tā, ka visur atgriežas pie tā cilvēka. Ka tie cilvēka izpratne, interpretācija par likumu, izpratne par likumu ir dažāda. Kā es to pamatot, mums 2023. gadā kaut kāda vai nu sakritība vai kā atnāca praktiski 3 identiski projekti, 3 dažādās būvvaldēs. 3 dažādi pilnīgi savādāk gadījumi, kā pieņēma eksploatācijā. Vienā pieņēma praktiski, kā es teicu, de facto iesniedziet, ka tiešām elektrība nevienu nenositīs, kad ēka nav uzbūvēta lielāka nekā ir. Viss mēs pieņemam eksploatācijā. Otrā gadījumā pateica, labi, iedodiet mums tur vēl kaut kādus, kur jūs atkritumus liksiet un visu pārējo. Tad trešajā iedeva tā, ka mēs būtu uzbūvējuši daudz dzīvokļu māju aptuveni. Jā, bet saprot, mēs jau dzīvojam vidē, kādā mēs dzīvojam, ja, un tik tiešām tas administratīvās tiesības un viss tās būvvaldu lietas, tas varbūt nav tāds mans ikdienas lauciņš. Es gan nesen vienu rakstu uzrakstīju par šo jomu, bet pat rakstot, es centos runāt ar būvvaldes pārstāvjiem, ar juristiem, kuri ikdienā kritizē būvvaldi, ar dažiem inženieriem, kuri varbūt iedeva kaut kādas remarkas, ja. Un redzam, ir absolūti skaidrs, ka, tā kā es teicu sākumā, ka nevar vienu tagad izņemt no šī te procesa ārā un teikt, tagad viņi ir vissliktākā. Ja? Nē, tā es Būvvaldes ir dažādas, ir labie piemēri, ir netik labie piemēri, ja, bet jebkurā gadījumā, tā ir tāda tēma, kur varbūt tiem inspektoriem būtu jākļūst mazākam skaitam, labāk apmaksātiem, būvvaldēm būtu jākļūst mazākam skaitam, apvienojot vairāk novadu būvvaldes vienā novaldē, veidojot kompaktāku, daudz varbūt elitārāku šo te arodu. Ja? Līdzīgs, starp citu, tas, ko tu teici par arhitektiem, ja, ka es uzskatu, ka tādās inspekcijās patiesībā vai tādās mantojuma pārvaldēs tā arhitekta loma, varbūt ne vadītāja loma, bet tam, kurš pilda arhitekta lomu, viņam būtu jābūt arhitektam autoritātei nozarē. Lai jaunie, lai šis amats būtu varbūt tāds, kur, es līdz 60 gadiem strādāšu kā arhitekts, un tad es aiziešu, zināmā mērā atdošu savu pieredzi caur šo pārvaldi, caur to mantojumu. Ja? Jo tā pieredze viņa jau nenāk 20-30 gados visu cieņu tiem, kur ir ļoti aktīvi kaut kādu amatu, augstos amatos, bet trūks dažkārt šīs tādas elementārās pieredzes. Ja? Jā. Jo, tā kā es arī tev teicu kaut brīdi apakaļ, ja, kad es arī tā evolūcija būvniecības nozarē, kur es strādāju, sākotnēji man šit, būvnieki pie visu vainīgi. Kā tev iedod būvprojektu, tu tur nemāk uzbūvēt, ārpus šausmas. Ja? Bet tad, kad tu saproti, ka tu atšķir būvniecības projektu realizācijas metodas, ka tu atšķir caur šīm metodēm atbildības, ka tu saproti, cik patiesībā mēs maz veltam laika domāšanas procesam, tad pirms projekts sagatavoties risinājumiem, tam pašam inženierizpētēm. Patiesībā, cik mēs maz laika veltam, lai izspriestu, tad ar ko mēs īsti riskējam šī konkrētajā kaut kādā, šobrīd tādā šķietamajā būvniecības procesā. Ja? Un tad mēs visu tā nogrūžam būvniekam, saka, šeit būvē. Un pie tam vēl pa zemāko cenu. Okay. Tas ir visur, un arī projektu pavēltu uzties. Jā. Lūk, un tad vēl šeit. Kaut gan šeit es uzskatu, un es ceru, ka dabas aizsardzības pārvaldē kāds varbūt arī noklausīsies šo te mazo izgriezumu, ja mēs varētu izgriezt un viņiem aizsūtīt vienkārši. Es gribētu viņiem ierosināt, ka ja tik tiešām, es nezinu detaļas, bet ja tik tiešām kundzei, kur šo ir rakstījusi, ir taisnība, un tas ir 400-500 stundu darbs, un runa ir par ēkas pārbūvi, tad varbūt būtu vērts atminēties, ka šī arhitektu komanda, kas pie tā strādās, zināmā mērā jau top par inženieru konsultantu komandu. Yep. Ja? Kurai būtu vērts būt ar pasūtītāju visā būvniecības procesā, pasūtītāju interešu pārstāvībā, līdz pat šī projekta realizācija, projekta līdz nodošana eksploatācijā. Un iespējams vēl, kas būtu vispār izcili, ka viņi vēl arī nedaudz pieskatītu šo ēku garantijas periodā.
Nu, redz, skaties, un redz, ka ir dramatiska atšķirības starp publisko sektoru un privāto sektoru. Šodien bija būvvaldes sēdē, kur izskatāmies pat pirms meta. Tas tā kā vēl pirms vispār koncepta, tā kā vīziju, kādus soļus iet un kādus soļus darīt. Un tur šis attīstītājs, kas varētu būt tādā pašā dabas aizsardzības pārvaldes formā, saprot, cik svarīgi ir tagad laicīgi uzzināt maksimāli visus noteikumus, saprast, kādas prasības, kas izvirzīs, kādas lietas būs, ko mēs skarsim, ko mēs neskarsim, kur tur arī kādas kultūras vēsturiskie līmeņi ir. Bet te ir tā lieta, tās ir tās zināšanas. Man liekas, ka valsts sektoram ir pa maz šo apmācību, kur viņiem paskaidro, ka par šīm lietām ir jāmaksā. Tās ir izpētes, tur nāk juristi, tur nāk konsultanti. Viņi iedod kaut kādu savu programmu, ir kopējā programma. Kopējā programmā vajag sapildīt šīs 10 lietas. Tad no katras lietas ir vajadzīgs kaut kādas zināšanas. Nevar arhitekts iedot to pašu, ko jurists, nevar inženieris iedot to pašu, ko jurists, vai jurists nevar iedot to pašu, ko arhitekts. Un ka tās pozīcijas ir jāaizpild. Un tad, kad šādai lietai, saka, pirms izpētēji, man liekas, veltīt vairāk laika, tad pirmkārt nebūtu šādas muļķības, ka neviens neprasītu pa veltu uztaisīt kaut ko. Tas būtu tā kā... prasīt jau gan, kaut kur prasīt, vienkārši tiešām būtu jāciena tā nozara, bet vienā vārdā tas, ko tu runā, to sauc par inženieru konsultāciju. Tas ir institūts, ja? Tad institūts, tas nozīmē, ka tur ir virkne speciālistu vienā komandā, vienam konkrētam projektam, ja? Un tas ir diezgan fenomenāli, ka pašvaldība, it sevišķi pašvaldībās, to var novērot, ka ir 2-3 inženieri, ja, kuru pieredze nevar būt vienādi perfekta, piemēram, kaut kādu infrastruktūras objektu izbūvē, piemēram, kaut kādas ielas, tīklu, ja, un pēkšņi skolas rekonstrukcija, pēkšņi baseina būvniecība, pēkšņi īres nami, pēkšņi kaut kāda, Real Baltica, labi, tas vēl viens stāsts, ja, bet pēkšņi rekora kaut kādas dabas aizsardzības specifiskas ēkas pārbūve, ja, un tā tālāk. Viens cilvēks, es domāju, arī viens arhitekts nevar nospecializēties virknē dažādu pilnīgi segmentu. Ja? Viens aiziet kaut kādā atjaunošanā, renovācijā, viens aiziet, tur privātmāju būvniecībā, viens vispār sazina. Tas jau kaut kā pat paņem, tik vienkārši ir zobārsts un higienists. Viņš pat viens otru nekopē un koncentrējās uz specifiku, ko viņi piedāvā, lai sniegtu savu labāko rezultātu. Bet te ir arī tā lieta, tā kā mēs pieminējām šo tēmu, ka tā kā nevar būt. Bet tā arī ir. Dotajā brīdī tagad ir tāda lieta uzlikta. Es pateikšu savu domu, ko es domāju par to, un tad varbūt var nokomentēt. Mēs vienkārši to esam bijuši aizkadrā runājuši par Real Baltica kā tādu, kā viņu vajadzētu skaņot, jo viņš ļoti lēni iet uz priekšu. Man doma, kad es klausījos, man liekas, gadu atpakaļ bija tur baigās debats par to, kāpēc nekas nekur neiet uz priekšu. Es domāju, ka tūlēs atkal būs. Varbūt vajadzēja vienai instancē visu uzraudzīt un skatīties, un tādā instancē pieaicināt speciālistus, nevis tagad visiem novadiem cauri iet entās būvvaldes, un tagad ento būvvalžu speciālisti, visi cieņu speciālisti. Viņi iespējams arī iedziļinās, saprot, bet infrastruktūras līmenī viņi nesaprot lietas. Tā kā beidziet. Jo viņi nezina par tādas likumus un par tādas, tās visas lietas, kas jāievēro. Viņi pat nav lasījuši visticamāk, kas tur ir. Redz, tu tagad mēģināji tā kā nokritizēt, un mēs teicām, ka uzreiz ir jādod priekšlikums. Jā, tas pretī. Jā, mēģināsim iedot priekšlikumu. Man šķiet, ka tas nav atkarīgs no zināšanām un pieredzes, bet tas ir vairāk atkarīgs no tā, ka šis ir globāls projekts priekš Latvijas. Jā. Un visādā mērā, ja mēs neņemam kādu atsevišķu dzelzceļa staciju vai tiltu pār upi, ja, bet tad kā atsevišķu kaut kādu vienību, visā mērā šis ir tāds jāuzskata, manā skatījumā, no tāda administratīvā viedokļa, kā viengabalains projekts, jā, kā kuram, ja mums ir uzraudzības institūcija ar konkrētu funkciju, piemēram, būvvalde, mēs labi zinām, ka tad runa vairāk būtu par būvniecības valsts kontrolas biroju, un man šķiet, ka būtu bijis efektīvi, varbūt pat abstrahējoties no tā Real Baltica, bet tādos globālos projektos, ka visa šī te projekta
kaut kāda tā administratīvā uzraudzība un varbūt arī tā inspicēšanas loma tiek uzticēta šim te būvniecības valsts kontrolas birojam, un varbūt šīs te lokālās būvvaldes ir vairāk kā konsultanti atbalsta funkcijas sniedzēji. Ja? Bet ir viens informācijas avots. Un tādā veidā noteikti, vai iespējams, es neesmu šo te jautājumu pētījis par sākot no zemju atsevināšanām, beidzot ar vispārējo, kā tas notiek, ja? Jo tas es tomēr vairāk uz būvniecības jau procesu un gaitu. Ja? Bet jebkurā gadījumā vienmēr ir ērti, ka ir viens punkts, kurā nokļūst visa informācija, kurš sevī to visu koncentrē, un tad viņš saprot, ok, jā, man ir problēma vietā B, es tad eju tagad tur un kaut ko mēģinu darīt. Ja? Tā būtu bijis vislabāk. Ja? Dažkārt mēs paši sev sarežģījām to dzīvi. Mums ir kaut kāds komentārs, tūlītās nolasīšu. Kas mums ir par komentāru? Vai... Tā, ņemsim viņu lielāku. Tas jau praktiski mēs, man liekas, izrunājam vismaz to pirmo komentāru, ko raksta Uldis. Tas alternatīvas, mēs jau laikam tā kā izrunājam. Tas mans viedoklis tik tiešām ir tāds, ka mazas tādas konkursu vienības, tas ir ok, kas ir domāts jaunajiem censoņiem, lai viņus jau parādītu. Tas arī interesanti patiesībā būt arhitektu tirgumu kā tādam, tāpēc, ka, es redzu kaut kādu labu darbu, un tas ir līdzīgi, kā mēs kaut kādā Harvardā mācāmies, un tad, kad mēs ejam uz kaut kādu noslēgumu stadiju, tad mūsu pasauc virkne advokātu biroju, kuri piedāvā vai kaut kādi diplomatiskie servisi tā tālāk, vai Latvijā varbūt tā Zviedrija ekonomikas augstskola šo izceļās, ja, ka šie studenti ir acu priekšā nozarei, un viņus redz, un viņus kaut kā testē, taustās, kā viņi, viena lieta, kur ir potenciāli talanti. Jā, bet kuram varbūt ir neformālāka domāšana vai gluži pretēji. Ja? Teiksim, es kaut ko nesen lasīju, kad kā Bills Gates ir atlasījis tad projektu komandas, kad, ja viņam ir vajadzīgs viens konkrēts uzdevums atrisināt, tad viņš uzdod jautājumus un virz šajā virzienā cilvēki, ja? Vai otrādi viņam vajag kaut kādu baigo brainu tur stormu, ja? Tad pavisam citu cilvēku atbalsta citām īpašībām. Ja? Šeit tas pats, ja? Mēs kaut kā bišķīt ignorējam to, ka tas laiks ir tā nauda. Ja? Jā, ka tev ieguldītais laiks ir ne tikai nauda, bet arī tas ir kādas zināšanas, kuras ir apgūtas kaut kādu laiku, un tas arī, ir, visi smējās, kad atnāk joks, tu atnāc saremontē tur 15 minūtēs kaut kādu tekošu krānu, un tad tā kā paprast milzīgu naudu, un to, ko tu tur 15 minūtes, jā, es zināju, kas jādara. Precīzi, jā. Es zināju, kas jādara. Tu varēji pasaukt jebkuru, kurš tev maksātu 10 reizes lētāk, bet viņš tur vēl salauzīs tev kaut ko. Šī ir tā pieredze. Dažkārt mums ir jāmaksā par pieredzi. Jā, bet domājot par to, par tiem pašiem projektiem... Mums man šeit ir arī otrs jautājums palika. Jā, neatbildēts, ja mēs pieķeramies jautājumiem. Vai viss var piedalīties ar to, kur viņš saskata arhitektūras vērtību kā daļu no kopējās nekustamo īpašumu attīstīšanas komandas? Viss var piedalīties ar to? Man šķiet, ka man tas jautājums ir skaidrs. Es tev gribu teikt tā, ka mums ir virkne skaistu pilsētu, kurās ir arhitektūra jau nodzīvojusi pat vairāk kā gadsimtu un tā tālāk un projām. Ja? Un skaidra lieta, ka šīs ēkas kaut kādā brīdī prasa būtisku atjaunošanas procesu, renovāciju, rekonstrukciju darbu. Jā, tas ir normāli. Un man šeit tajā brīdī arhitekta vērtība ir tajā, ka viņš var piešķirt šai ēkai jaunu veidolu, jaunu kaut kādu tādu niansi, kas šo ēku atkal nākamajam gadsimtam uz priekšu jau piešķir atkal kaut kādu zinām tādu vērtību. Ja? Un skaidra lieta, ka neviens labāk arhitekts to neizdarīs. Ja? Tas ir acīm redzam, neviens inženieris neatnāks un šo vīziju neiedos, vai neviens, jurists vai būvnieks vai vēl kaut kā. Ja? Un tad pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka tādos projektos arhitektam ir vajadzīgi šie inženieri apkārt, ja? Kuri varbūt viņam spēja pateikt, ka, hei, te būs grūti realizēt to tehnoloģiski, to būs tā, kaut kādas tādas lietas, ja? vai tam tā būtu jānotiek, ja? Un tad šīs te komandas veidotos, un lai šīs komandas būtu kvalitatīvas, tur ir vajadzīga apakšā šī te,
izpratne, ka tas darbs tiešām maksā, un dažkārt maksā pietiekami nopietnu naudu. Ja? Nu, tā tam būtu jānotiek. Ja? Un tad arī būtu šī konkurence, kas būtu balstīta uz godīgiem, uz pieredzēm, uz zināšanām, uz jaudu, ja? Nevis uz zemāko cenu. Zemāko cenu, jā. Jā, bet starp juristiem arī ir šis pats arī izteikts, ka prasa zemāko cenu, vai tur tomēr nozarē ir tā kā kaut kāda pakalpojuma maksā tik, cik viņi maksā vienkārši. Zini, es tev atbildēšu tā, ka pirmkārt, tādā ikdienā es absolūti nesakoju, cik naudas prasa citi juristi. Man absolūti neinteresē, cik viņi katram klientam prasa naudas un kā viņi to naudiņu atstrādā. Ja? Bet, ja ir runa, piemēram, par tām pašām FIDIK pieredzēm, kas ir specifiska būvdarba līguma pieredze vai vispār par izpratni par būvniecības procesu, tad es gribu teikt, ka ļoti bieži mani amata brāļi, tādi varbūt lielāki biroji ar ļoti skanīgiem nosaukumiem, viņi, protams, ka izpilda šīs te formālās kvalifikācijas prasības un spēj dabūt darbu tur, kur es nespēju konkrēti tieši ar šīm kvalifikācijas prasībām. Un ne tieši profesionālām, bet kaut kādām blakus prasībām. Ja? Tā ir viena tāda prasība? Piemēram, tur kaut kādi apgrozījumi un tā tālāk, tā joprojām. Ja? Jo skaidra lieta, ja mēs esam postulējuši sev kā mazu biroju, es nevaru noteikti nokonkurēt ar 100 juristiem vienlaicīgi. Kuri kaut vienā vai 30 vai 40, skaidra lieta, ka viņi sastrādās kaut kādā apjomā lielā. Tas būtu pats, kas arhitektūras birojām būtu jābūt apgrozījumam 5 miljoniem. Visi, paldies, Latvijā nav tāda. Es pat nezinu, vai ir, bet saprot, tam ir alternatīva, protams. Alternatīva ir, kad tu kļūst par apakšuzņēmēju. Un mēs ļoti bieži kļūstam par apakšuzņēmējiem kaut kādiem mūsu arotbrāļiem, kuri saka, ok, jā, mēs varam paņemt šo segmentu, kad mēs paņemsim vienu būvdarba līgumu. Ja? Viena lieta, ka tu saproti būvniecības procesu. Otra lieta, tur nāk personu datu aizsardzība. Tā ir atsevišķa sfēra, es neko no tā nesaprotu. Tur nāk apdrošināšanas tiesības. Es saprotu bāzi, bet es vienmēr visiem klientiem saku, ka šī atkal ir atsevišķa nozare, kur praktiski es ļoti bieži meklēju atkal šīs te specifikas apakšuzņēmēji. Un man ir izcili kolēģi, kur zināšanai, kompetencei un pieredzei es uzticos un es viņus vienmēr tā kā aicinu palīgā. Ja? Bet kopumā, būvniecības nozara, viņi ir specifiska nozara. Ja? Un man šķiet, ka, lai jurists varētu vispār strādāt būvniecības jomā, viņam vispirms ir jāatšķir būvniecības projekta realizācijas metodas. Kas nozīmē atbildības, pienākumi. Pie katras metodas ir pilnīgi savādāk. Ja? Jā. Un viņam ir jāprot ne tikai atšķirt šīs metodas, bet viņam ir jāsaprot šo metodu stiprās vājās puses. Un viņam ir jāspēj nodefinēt tos līgumu nosacījumus un to procesu tā, lai ne līgums, ne šis process nekropļot šīs te metodas fundamentu. Jā, lai nesnāk beigās, ka tu atkal uzties vēl vienu birokrātisku papīru, pēc kā jāskatās, lai tu pēc tam atskaitītos uz katru punktu, ko tu esi izdarījis. Pirmām kārtām birokrātija, bet otrām kārtām, teiksim, ja mums ir projektām būvē metode, kur mēs zinām, ka būvnieks atbild gan par projektēšanu, gan par būvdarbiem, un normatīvi mums ļauj viņam ir uzlikt atbildību un pienākumu un nodarboties ar inženierizpētēm, tad nevajadzētu izdomāt vēl kaut kādus know-how šī metodē. Ja? Tad vajadzētu vienkārši pieņemt, un tur kā reiz tie paši FIDIK līgumi, ar kuriem es strādāju, ir unikāli. Bet mēs esam viena no valstīm, un atkal jau man jāpiemina man kolēģi Zanda, mēs kopā arī FIDIK organizācijā diezgan daudz strādājam, ja, un mēs zinām, ka mēs esam viena, ne unikāla, bet pietiekami zināma valsts, kurā, diemžēl, tiem FIDIK līgumiem iet tā kā cēlumiem. Mēs tuvojamies beigām baigi strauji, jo šā var aizpļāpāties ļoti daudz tad man būs 2 jautājumi. Viens jautājums ir par tiem konkursiem. Ļoti labi pateicis, ka ir dažas vietas, kur tu nevari tā kā tikt. Jo tāpēc, ka vai tur būs uzlikti tādi kaut kādi griesti, kas arī bieži vien šķietina tos konkursus tā kā fiktivitāti, teiksim tā, cik viņš ir domāts. Formalitāte vai cik formalitāte tā maigi pateikts. Es tā kā cik bieži tiek noskailots, uz cik precīzi kandidātiem viņš vispār domāts ir piedalīties. Lai nebūtu tā, kad iesniedz visi. Jo mēs zinām, iepirkumu sistēmā
Un es domāju, ka ļoti daudz zina, ka formāli iepirkumi tas par to vispār pat nav jēga runāt, jo tādi ir. Katrs uz stūra būs saskāries ar tādu, kur kāds piedāvā tev vienkārši piedalīšanās pēc. Ja? Tā kā, kas pat nav šis gadījums, kas ir ar to uzprojektē konceptu bez maksas, bet tas būtu citai reizē stāsts. Bet es vairāk domāju par to, ka bieži vien būvniekiem tiek uzdot, jebkura līguma ir redzama arī publiskajos iepirkumos. Tur reiz var redzēt līgumus, ja kāds domā, kur šo informāciju var pārbaudīt. Jūs varat pārbaudīt, ejot iepirkuma sistēmā, kur redzami jau pievienotie līgumi. Līgumos ir apņemšanās, ka apakšuzņēmēji nebūs vairāk kā 10% un lielāko daļu darīs paši spēkiem un jāprāda bieži vien apliecinājumi, ka tu esi visus tos pieņēmi darbā un tā tālāk. Un mēs to ļoti labi zinām, ka lielie uzņēmēji vai lielie būvnieki ne visi ņem kaut ko sev darbā, viņi ņem tāpatās beigās apakšniekus, un tad tie līgumi tiek mainīti, grozīti un vēl viss kaut kas. Tas arī nebūtu viens no variantiem, kur vajadzētu pašā sākumā jau standartā saprast, tam arī pasūtītiem paskaidrot, ka īsti nav tādi būvnieki, kas tā kā jau minēja, ka viss koncentrējas tikai kas koncentrējas uz visām lietām. Viņi vairāk ir īstenībā ļoti labi varbūt būvniecības procesu vadītāji, un viņi spēja noalgot ļoti labus apakšuzņēmējus, un īstenībā tas būtu pirmais solis, kas uzreiz sakārtot, ka nav obligāti šāda prasība, ka tev ir 90% jābūt paša spēkiem. 90% nekad nekur neprasa patiesībā. Es vismaz neesmu redzējis, bet es saprotu jautājumu pēc būtības. Es tev pavisam vienkārši atbildēšu, ka es atbalstu gan vienu, gan otru izvēli. Ir pilnīgi normāli, kad ir projektu menedžmenta komanda, kur pārvalda būvniecības procesu, kur saprot, kā šos procesus vadīt. Ir labs būvdarbu vadītājs vai galvenais būvdarbu vadītājs, kā ir pieņemts viņus saukt. Ja? Un tālāk viņš menedžē apakšuzņēmēju komandas, kuri katrs ir specializējies šaurā savā laukā. Ja? Viena, piemēram, ir ļoti laba būvlaukuma sagatavotāja, viena ir, piemēram, ļoti laba pāļu meistari, viena ir UKT, viena AVK un tā tālāk. Un tam mēs varam aiziet līdz nodošanai eksploatācijai. Ja? Tas ir normāls process. Bet kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka tas publiskais iepirkums ļoti bieži ar šo zemāko cenu nogalina šo iespēju izvēlēties normāls apakšuzņēmējs, jo pirmkārtām sanāk tāds aburtais loks, ka ģenerāla uzņēmējs, to, ko mēs saucam par ģenerāla uzņēmēju, vienkārši būvnieks, viņš piedalās konkursā, viņš arī ir patērējis varbūt 400-500 stundas, bet kaut 40-50-60 stundas, un viņam ļoti gribās šo konkursu uzvarēt, tas ir numur 1, numur 2, viņi izmanto varbūt publiskā iepirkuma likuma, es neteiktu trūkumus, bet, zināmas priekšrocības, ko dod likums, tas pat 61. pāns publiskā iepirkuma likumā, ja, tad ātri var tikt pie 15% piemaksas ar pietiekam vieglu argumentāciju, tur līdz 50% līguma pieauguma summai. Tur ir bišķi nopietnāka argumentācija, ja, jāizmanto, un tur ir bišķi arī nolikumā šie jautājumi jāregulē pēc tam līgumā. Bet ir tādi būvnieki, kuri saprot, ka viņi šādā veidā bišķi pašantažēs to pasūtītāju, un tad viņi dabūs tos 15-20% kaut kādīgi klāt, un tad redzi pa tam ceļam tie apakšnieki arī tā kā nomocīt. Un viņi sāk nākt pie tā pasūtītāja un teikt, hei, mums nemaksā rēķinis, tur baigi ilgi aizkavējas nauda, un sākās šī piedošana skaidrošanās. Ja? Tā ir tāda, man liekas, nelaime. Un atkal tur ir vainīgs, manās acīs šodien publiskais pasūtītājs. Vairumā gadījumu, jo viņš nav izplānojis, paredzējis to mehānismu, kā viņš atlasa būvniekus tik efektīvi, lai vienmēr nestātos zemākā cena. Okay, tad papildu jautājums šitā tēmā. Kurā sektorā, dēļ kāda sektora, vai dēļ publiskā, vai dēļ privātā, vairāk ir bankrotējuši būvnieki un apakšuzņēmēji? Patiesībā es tev nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Kāda ir sajūta? Sajūta līmenī. Es domāju, ka šī ir solidāra atbildība. Jo iztēlojas uz mirkli, ka Latvijā tagad viss būvniecības saka, viss pietiek, mēs vairāk kā zemāko cenu nestrādāsim. Mēs tagad ļoti apdomīgi tāmēsim kaut kādu projektu. Problēma būs kāda? Problēma būs tāda, ka tad, kad tu atvērs nolikumu, tehnisko specifikāciju, darbu uzdevumu vai būvprojektu, tev ir diezgan detalizēti viņai jāiet iekšā.
Un tad tu konstatē, hei, darba uzdevums ir baigi šķidrs, jo es viņu varu ļoti plaši traktēt. Nu, piemēram, medicīnas iestādēs vai ir vajadzīgas vairākas atsevišķas ventilācijas sistēmas, tāpēc, ka tur būs kaut kāda infekciju telpa kaut kur, kā mēs līdz viņai nonāksim, tā joprojām, vai tomēr mums pietiks ar vienu kopēju. Automātiski atbild vajag. Protams, ka vajag, jā, tik līdz ir infekcijas, ja tā ir uzņemšanas nodaļa, vēl kaut kas tur ir jābūt ļoti nopietnai sistēmai, tur ir jābūt ļoti nopietnai vispār jau praktiski pacienta ievešanai un izolēšanai automātiskai, ja? Nu, vismaz līdz kādam brīdim. Ja? Un šādā veidā mēs tā kā varam ģenerēt atbildības pasūtītāju. No otras puses, skaidra lieta, ka, nu, iedomājies, es esmu tagad būvniecējs, es esmu biznesā, es gribu augt, es gribu pelnīt naudu, es gribu varbūt iziet starptautiskajā arēnā, bet es esmu spiests spēlēt pēc zemākās cenas principiem un pēc tam, nu, tā kā, vai iedot godīgi tāmi, un visu laiku zaudēt. Tāpēc, kā man to darīt? Nē, bet tad sanāk, tā atbilde ir tāda... Solidāra. Bet ko es izvelku, kad cēlonis ir zemākā cena? Cēlonis ir pasūtītājs, kurš ir radījis apstākļus, ka zemākā cena prevalē par vispārējo. Okay. Jo viena lieta... Ieteikums ir... tie, kur man pazīst, zina, ka es aizstāvu inženieru konsultantu institūtu. Ja? Fenomenāli ir tā, ka es kā jurists noteikti šajā institūtā katrā atsevišķā gadījumā esmu ļoti maza sastāvdaļa, līdz ar to tas ir vairāk tagad mans aicinājums. Ja? Ko es mēģinu teikt, ka, ja tu nemāki kaut ko darīt, izvēlies inženieru konsultantu. Analoģijās mēs ejam pie zobārsta. Mēs saprotam, ka mums tur zobiņš ir. Mēs saprotam, kā tas zobārsts mums tur kaut ko urbina tur un veic kaut kādas manipulācijas. Bet nav jau tā, ka mēs tagad varam viens otram tikai tāpēc, ka mēs esam bijuši pie zobārsta salbot zobus. Ja? Vai tikai tāpēc, ka es esmu bijis pie tevis viens stāv augstāk arhitekta kabinetā, ja? Vai birojā. Es taču neesmu tāpēc arhitekts. Tas ir ļoti labs teiciens. Tas pats ir ar publisko pasūtītāju. Tev ir jāsaprot, man ir jāsaprot process, man ir jāsaprot metodas. Bet, ja man ir jāuzbūvē iela, man ir inženieru biroji, 7, 8, 9, 10 Latvijā, es no viņiem izvēlos. Ja man ir jāpārbūvē skola, kur ir 6, 7, 8 arhitektu biroji, kopā ar inženieriem, es zinu, ka viņi to izdarīs. Tad viņi konkurē savā starpā. Un šī ir normāla konkurence. Jā, bet ne jau konkurence būtu zemākā cena. Jā, zemākā cena, tas viss. Tas nozīmē, ka ja būtu, piemēram, juristiem, piemēram, tur noteikts konsultēšana būvniecības sfērā ir tur 150, 200 eiro stundā, pieņemsim, es nezināšu precīzi, cik ir, tāpēc minu, un tad nevis tagad kāds, es to izdarīšu par 130. Jā, bet arī pašā laikā, man liekas, ka tas jau bojā to nozari. Tu jau tai nozarei atņem resursu, jo tāpēc, kad klientam ir vajadzīga šī vajadzība, un tam klientam būtu jārēķinās, kad ar to vajadzību ir vajadzīgs saskarties un ka tev tai nozarei būs jāatvēl šī summa. Un tas ir, man liekas, kad fundamentāli nepareizi izdarīts, kad nepasaka, man vajag projektu, tad praktiski būtu, agrāk, taču zini, bija cenu lapas, bez mazliet cik ir kalkulācijās, cik ko rēķinās. Protams, tu vari pēc tam ar tehnoloģiju, ja viņam būs cita tehnoloģija, vēl kaut kas. Jā, tās ir tās viņas zināšanas, kā viņš spēj izpildīt darbu labāk, cik tu likumus esi vairāk izlasījis, cik tu stundas esi vairāk veltījis tam, lai to iepazītu to tēmu, cik tu esi braucis semināros, tā ir jau tev pievienotā vērtība, bet to stundu, kas ir jāveltīt tam, lai sagatavotu to lietu, neviens nedevalvē. Un tā ir tā lieta, kas, man liekas, fundamentāli ir tā problēma, ka tā sistēma, ko mini, kad zemākā cena ir uztaisījis tā, ka tev jau vairs nav. Katrs nākamā lieta ir zemākā cena. Tad, ko tu vari labāk izdarīt? Saprotu, teiksim, 130 pret 150 vai 200 varbūt nav vēl katastrofa. Jā, katastrofa būtu 30 pret, bet tas sasaucās, es tā ar vienu acu redzu, ka Uldis mums ir vēl vienu jautājumu atsūtījis, par vairāk kā jautājumu, bet viedokli, un es viņam pilnīgi pievienojos par to, kad katrā iepirkumā būtu ļoti vērtīgi, kad automātiski netiks skatīti pat lētākā un pat dārgākais un lētākais piedāvājums. Ja? Pat varbūt 2 zemākie varbūt netiktu skatīti. Ja? Un tā ir tāda doma, ko nereti... Un tad neviens nedempingot, jo baidītos būt lētākais. Precīzi. Un Latvijā, starp citu, es nezinu, kā ir arhitektiem, bet inženieru biroji šeit piedāvā šādu risinājumu publiskiem pasūtītājiem. Es domāju, arī šeit es dzirdēju, ka ekonomikas ministrijai to ir piedāvājuši.
Bet līdz tam noteikti kaut kā ir jānonāk. Ja? Zinu par tādu iepirkumu, kur palīdzējām gatavot šajā gadījumā tieši ar Uldi partneri esam gatavojuši iepirkumu, kur mēs esam ieteikuši šādu rīcību darīt. Un, tas pasūtīt bija publiskais. Ne, tas bija privātais, juridiskais, kurš arī ņēma vērā, un viņš arī to lika lietā. Viņš ņēma lielāko daļu mūsu ieteikumus, protams, atkal, ja tā ir kāda akciju sabiedrība vai vēl kaut ko, tad viņiem ir atkal cits spiediens, bet idejiski to var izdarīt. Pēdējā lieta, ko es aizmirsu pateikt, lai cilvēki saprastu, pieminēju vārdu FIDIC, kas tas tāds ir. Vienkāršā vārdā cilvēkiem izskaidrojot, tas izklausās atkal kārtīgs mambo džambo, kad cilvēki saka, kaut kāds jauns termins izdomāts ir, un ko ar šo vispār iesākt? Pavisam vienkārši FIDIC tie ir universāli būvniecības līgumi, atsevišķas grāmatas piemērotas atsevišķām būvniecības projektu realizācijas metodēm. Tad viens ir klasisks būvdarba līgums, viens ir projektiem būvē līgums, tad tur ir vairāk tādiem tehnoloģiju projektiem, kaut kādiem zemūdens darbiem un tā tālāk. Tad katra atsevišķa grāmata ir veltīta konkrētai projektu realizācijas metodei. Šīs te grāmatas ir universālas arī attiecībā par to, ka tu izprotot šos te principus, kas ir iestrādāti FIDIC līgumos, tu vari strādāt praktiski 100 pasaules valstīs. Ja? Visas lielās finanšu organizācijas, tādas kā ERAB, kā Pasaules banka un vēl visādas Eiropas investīcija banka ļoti bieži dodot naudu klientiem saka, ka bez FIDIC līgumiem īsti tas cauri neies. Ja? Tad automātiski tev jāziņo šādā līmenī. Ja? Jā. Tad šī ir sagatavota līguma, kur tiesības pienākumi, riski ir pārdomāti starp pusēm, pareizi sadalīti, atbilstoši metodei. Abās pusēs ir vienlīdzīgi. Ja? Un tas, ko mēs saucam par FIDIC inženieri, kas ir kaut kā nedaudz radniecīgs būvuzraugam, šis subjekts faktiski, lai arī pārstāv šo te pasūtītāju, bet jebkurā gadījumā viņš ir, zināmā mērā, neitrāls, jo viņam ir jāpieņem pārdomāt projektu vajadzībām atbilstoši lēmumu. Ja? Ko var nošērot ekrānu, tad 29. janvārī būs webinārs. Jā, mūsu platformā, ja jau tad maz reklāma, tad maz reklāma. Tad būs nākotnē platformā par FIDIC, gan Jutinga, kur bazējas Londonā, gan arī mums ir tāds foršs draugs Andrejs, kurš ikdienā laiku pavada Slovākijā. Viņi vada par FIDIC tādus foršus īsus webinārus, tie gan ir par maksu. Un Jutinga vairāk ir par riskiem, par tādām normām, kamēr Andrejs ir vienīgais pasaulē inženieris, kurš ir izstrādājis bloku schēmu, kā darbojas FIDIC grāmatas. Ja. Diagrammas paskaidrojas, kur ko meklēt. Pa milimetriem, pa punktiem, pa apakšpunktiem. Ja? Lūk, un šie ir divi mūsu kolēģi. Ja? Gluži kā, piemēram, aizkadrā vienmēr man ir jāpiemina man kolēģi Zanda. Ja? Zanda ir vienīgā patiesībā speciālista Baltijas valstīs jau noteikti, kur pārstāv labās prakses komitejā, praktiski sanāk Latviju, ja? FIDIC organizācijā, kur ikdienā viņi strādā ar, es teiktu, jaudīgākiem vai vienam no jaudīgākajiem inženieriem pasaulē, lai apgūtu visus pasaules labos piemērus un attiecīgi mēģināt uzlabot tos pašu FIDIC līguma noteikumus. Ja? Tas izklausās, ka tas arī uzlabo kopīgi vispār nozari, jo tad jums jau sanāk arī ar Latvijas inženieriem pastrādāt, un tad viņiem arī kaut kas pauz galām. Nesanāk, jo mēs vairāk tādā izglītojušai jomā strādājam un ļoti bieži tiešām kā apakšu uzņēmēji ar kaut kādos projektos mēs ejam, ja, bet tas ir tas Latvijas fenomens, ka... Širo ir vērts padomāt, jo tāpēc tas, ko tu pastāsti, izklausās, ka mūsējiem vismaz publiskajam sektoram vajadzētu aiziet uz lekciju pie jums. Viņi var nopirkt mūsu webinārus un nedaudz vairāk izglītoties un saprast, ka, lai iedziļinātos FIDICā, paiet kādi 2-3 gadi un nevajadzētu riskēt ar nodokļu maksātāju naudu. Un pirmajā reizē iztēloties, ka es saprotu, kas tur ir rakstīts, kā tas viss darbojas un tā tālāk un tā projām. Tas ir tas, ko mēs kādu pusstundu atpakaļ runājam par pieredzi. Jā, tā ir tā lieta. Viņi maksā. Mēs jau esam bišķīt pāri. Paldies cilvēki, ka skatījāties. Paldies, ka uzdevāt jautājumus.
Paldies, Jāni, ka atnāci un prieks, kad padalījies ar savu viedokli. Un es skatos, ka daudz tu esi ieguldījis un noteikti būs nākotnē cilvēki paskatāties. Tie ir noderīgi materiāli. Un, ja jūs gribat būt inženieri, kas attīstās, arhitekti, kas arī domā, sekojiet līdzi mūsu pārraidēm, arhitektūra un nauda. Mēs runājam par to, kur pazūd nauda. Tāpēc arī ir šī lieta. Pirmā lieta, ja taisa konkursu brīvu. Paldies arī tev, ka uzaicināji, un arī paldies skatītājiem. Un es ceru, ka kādu no domām aizies un attīstīsim un noteikti uz jauniem projektiem kopīgiem nākotnē. Jā. Paldies! Forši. Paldies tev! Vēlies izdevīgāk pārdot savu īpašumu? Lai skaidri zinātu, ka māja uzbūvēta legāli, atbilstoši būvnormatīviem un jauniem īpašniekam nebūtu jāveic dārgas pārbūves, vēlams nodot objektu eksploatācijā. Lai uzzinātu vairāk par objektu nodošanu eksploatācijā, piesakies konsultācijai. Vairāk informācijas arken4.lv. Kāpēc māja vispār jānodod eksploatācijā? Tā taču ir pabeigta. Jūsu mājā ir viss nepieciešamais mierīgai ikdienas dzīvei, taču kādu dienu jūs saņemat lielu nekustamā īpašuma nodokļu rēķinu un esat nepatīkami pārsteigts. Kāpēc? Par ko jāmaksā? Palielināts nodoklis piemērots tāpēc, ka jūsu māja nav nodota eksploatācijā un jums ir beidzies būvatļaujas derīguma termiņš. Sakārtojot īpašumu dokumentus, pirmkārt, jums nebūs jāuztraucās par sodiem, otrkārt, celsies jūsu īpašumu vērtību, treškārt, būs vieglāk pārdot vai pārrakstīt īpašumu, ceturtkārt, nebūs sarežģījumu darījumos ar banku. Piektkārt, uzlabosies miega kvalitāte, un tas ir pats galvenais. Bet tas nav viss, draugi. Lai uzzinātu vairāk, piesakies konsultācijai.